Hei, draugi mīļie! Šodien parunāsim par tādu daudziem sāpīgu tēmu – es neprotu aicināt. Vai tā tiešām ir? Izklausās diezgan absurdi, un es jums pierādīšu, ka tā nav taisnība. Iedomājieties sevi, kas neprot aicināt, kā šo te sarkano punktiņu. Un iedomājieties, ka jums pēc kaut kāda noteikta, neilga, vienalga laika ir struktūra no 14 līnijām. Un kā tad tas ir iespējams, ja tu neproti aicināt? Iedomājies, tu esi draugu kompānijā, labā, foršā atmosfērā, ir saviesīgas sarunas, un tu padalies ar savu projektu, par kuru tu dēdz, par kuru tev gribās kliegt visai pasaulē, un tu pastāsti par to. Un starp tiem taviem radiem draugiem paziņām atrodas divi cilvēki, kam ir dzirdīgas ausis, kuri arī labprāt iesaistītos tavā projektā, bet viņi arī neprot aicināt. Neskatoties uz to, viņi paņem no tevis referālo saiti, pievienojas, un tev jau ir divi cilvēki, tādi paši kā tu, kuri neprot aicināt. Kas notiek tālāk? Šie te divi cilvēki, šie divi tavi draugi, arī netur sveci zem pūra un arī padalās ar informāciju par superīgu projektu, kurā var darīt labu. Jo kāpēc gan mēs esam nākuši šai pasaulē? Lai padarītu to arvien labāku un labāku. Pareizi. Un šie divi cilvēki arī kādā no saviesīgiem vakariem vai vienkārši satiekot kādu savu labu draugu paziņu uz ielas, arī pastāsta vēl diviem cilvēkiem. Un šie te viņu divi cilvēki palūdz referālo saiti un pievienojas. Un jau tev ir veseli 4 sekotāji. Nevis vienkārši 4, bet 6, 2 tavā pirmajā līnijā, 4 jau otrajā līnijā, un tas kopā jau ir tātad 2, 4. Tātad tev jau ir 6 cilvēki, kas ir tevi sadzirdējuši. Kas notiek tālāk? Arī šie te 4 cilvēki, ja neturēs sveci zem pūra un pastāstīs arī saviem radiem draugiem paziņām par iespēju izrāpties no finansiālās bedres, par iespēju padarīt šo pasauli mazliet labāku un daudz cilvēkus arvien priecīgākus, tādā veidā iepriecinot arī sevi. Un arī viņiem vismaz 2 cilvēki būs, kas būs sadzirdējuši viņu ierosinājumu un palūgs arī no viņiem referālo saiti. Un kas notiks? Jau šeit būs 8 cilvēki tavā 3. līnijā. Un tas jau būs nevis 2, nevis 4, bet tie jau būs 8 cilvēki. Un kopā tie jau ir 14. Tev jau ir 14 cilvēku komanda. Tev, cilvēkam, kurš neprot aicināt. Iedomājies. Un tagad paskaitām tālāk. Arī šie te 8 netur sveci zem pūra un arī padalās ar foršu ideju, ar foršu projektu. Un viņu simtiem tūkstošiem daudzajos sekotājos, jo mums ir ļoti daudz sekotāju sociālajos tīklos, arī atrodas tikai 2 cilvēki ar dzirdīgām ausīm. Un iedomājieties, un visiem šiem te 8 cilvēkiem katram ir tikai 2, kuri arī ir sadzirdējuši aicinājumu pievienoties kādai foršai kustībai. Un kas notiek? Notiek tas, ka skaits, kurš ir pievienojies, jau ir dubultojies. Un šeit jau ir nevis 8 cilvēki, bet jau 16. Un tā tas turpināties var bezgalīgi. 16 cilvēki pastāstīs vēl 2, un tie būs jau 32. 32 cilvēki pastāstīs par kādu foršu projektu. Vēl. Un tikai 2 sadzirdēs. Un katram no šiem 32 būs sekotāji. Tie būs jau 64 cilvēki. Pēc tam šie 64 jau pārvērtīsies 128, 128, 256, 256, 512. 512 kļūst par 1024. 1024 par 2048. Un tie ir visi tie cilvēki, kuri neprot aicināt. Viņi vienkārši netur sveci zem pūra, viņi vienkārši padalās ar informāciju. Un vienmēr atrodas vismaz 2 cilvēki, kuriem
šis te projekts norezonē, kuri arī grib pievienoties, kuri arī grib padarīt pasauli labāku, kuri arī grib iepriecināt viens otru, kuri arī grib izrāpties no finansiālās bedres. Un lūk, 2048 pārvēršas par 0,96, 0,96 pārvēršas par 8192, un 14. līnijā jau jums ir 16,384 sekotāji. Un ja mēs saskaitām visus šos te, kā mēs pirmīt skaitījām, 2 plus 4 plus 8, un šādā te veidā saskaitīt visus kopā, jūs pamēģiniet, pārēķiniet, kas tā ir par milzīgu struktūru jums no cilvēka, kurš neprot aicināt. Vai es jūs pārliecināju? Man vienkārši ir aicinājums. Neturiet sveci zem pūļa. Padalieties ar to informāciju, kas ir nonākusi jūsu informatīvajā laukā. Un tikai pietiks ar divām dzirdīgām ausīm. Un jūsu struktūra izaugs par lieliem, milzīgiem spārniem. Kā tas koks ar daudz zariem.